Sveiki, es esmu ginekologs, dr. Ieva Briedīte, un šodien pastāstīšu par ginekoloģiskām intīmās zonas injekcijām. Intīmās zonas injekcijas ginekoloģijā mēs veicam, ja tā varētu sadalīt, divos lielākos gadījumos. Viena varētu būt estētiskie iemesli, otra varētu būt funkcionāli iemesli, un bieži vien šie iemesli varētu arī pārklāties. Un estētiskie būs vairāk tie, ja sievietei kaut kas nelīdz galam patīk, vai ir kaut kādas vizuālas asimetrijas, vai rētas, vai kāds šāda rakstura funkcija tāda traucējuma. Savukārt funkcionāla rakstura problēmas būs tādas, kuras rada sievietei kaut kādu funkciju traucējumus. Visbiežāk mēs varētu iedomāties, ka tas varētu būt sāpes vai kādas citas problēmas, kas traucē, piemēram, intīmai dzīvei vai ikdienas aktivitātēm, un tad mēs vairāk lūkojamies šajā virzienā, bet bieži vien tiešām šīs indikācijas kombinējas. Veicot šīs injekcijas, mēs principā kopumā varam sievietei uzlabot vai atdot zaudēto dzīves kvalitāti. Un tas ir tas mūsu mērķis, lai viņa justos labāk, lai viņa izskatītos labāk, un tādēļ arī veicam šīs procedūras. Kopumā, ja mēs lūkojamies par ginekoloģiju, tad tā var būt praktiski jebkurš ginekoloģiskais orgāns, sākot jau no ārpusītes, ejot tālāk uz dziļumu, atkarībā kurā zonā ir šī problēma. Ja mēs runājam par ārpusi, tad mēs varam veikt injekcijas bieži vien. Viens no populārākajām ir lielajās kaunuma lūpās, tajos gadījumos, kad tās ir zaudējušas apjomu, un tad varam veikt arī visā dzimumorgānu ieejas apjomā, lai uzlabotu mitrumu, tvirtumu. Varam speciāli mērķēt erogēnajās zonās, tajos gadījumos ir kāda sūdzības par seksuālo dzīvi, un attiecīgi ejot dziļumā makstī, mēs varam veikt arī tādās zonās, kas gan uzlabo jutīgumu dzimumdzīves laikā, gan arī uzlabo maksas cienu tonusu, kas būtu īpaši izteikti varbūt nepieciešams pēcdzemdību periodā vai kādos citos sievietes dzīves periodos. Vielas mēs varētu sadalīt tādās divās lielākās grupās. Vienas būs hialuronskābes injekcijas, un hialuronskābe ir tāda saistāvda sastāvdaļa, kas dabiski ir mūsu ķermenī, un tad mēs tajos gadījumos, ja kādu iemeslu dēļ iztrūkst, varam aizvietot. Un hialuronskābei arī ir dažādi blīvumi. Mazāku blīvumu mēs izmantojam, lai vairāk uzlabotu tonusu vai mitrināšanu. Lielākos blīvumus mēs izmantojam tad, lai aizpildītu kaut kādus defektus vai uzpildītu tilpumu, kā piemēram šīm tā jau minētajām lielajām kaunuma lūpām. To varam izmantot arī makstī, lai atjaunotu tonusu pēc bērniņa dzemdībām vai kādos citos gadījumos. Hialuronskābe, tā kā tas ir dabisks materiāls, viņa ar laiku uzsūcas ķermenī. Vidējais laiks, ko mēs redzam, cik ilgi strādā, ir līdz pusotram gadam, un pēc vajadzības sieviete vēl atkal atjaunot šo injekciju. Un otra tāda lielākā, atšķirīgāka grupa būtu bioloģiskās injekcijas, kas ir iegūtas no pašas sievietes asinīm. Un tās mēs iegūstam ņemot venozās asinis, speciālā veidā centrifugējot un iegūstot substrātu, kas ir ļoti bagāts ar augšanas faktoriem. Un to mēs varam ievadīt zonās, kas ir jāreģenerē, kas ir sausākas, kas ir zaudējušas ar laiku savu tonusu, izskatu vai funkciju, vai arī, kur ir vajadzīga mitrināšana. Ja mēs lietosim augsta blīvuma hialuronskābi, tad rezultāti būs redzami nekavējoties, un to mēs arī kopā ar sievieti lemjam pat pašas procedūras laikā, jo nevienmēr ir iepriekš mēs zinām, cik daudz mēs vēlēsimies ievadīt. Mēs izmantojam spoguli un kopā apskatām, jo rezultāts ir nekavējoties. Tātad tajos gadījumos, ja mums vajag ātru rezultātu, vizuāli tūlīt redzamu, mēs izmantosim hialuronskābes fillerus. Tajā skaitā arī maksts sienu tonus uzlabošanai, jo tas būs tūlītais efekts. Savukārt, ja mēs lietosim bioloģiskos plazmas materiālus, efekts būs pakāpenisks, jo tie ir reģeneratīvi. Tātad viņus ievadot, viņi lēnām savu darbiņu sāks darīt, un vidēji kādu 2, 3, 4 nedēļu laikā būs maksimums šim efektam, un tos mēs arī mēdzam lietot kursa veidā un atkārtot ik pēc dažām nedēļām. Ja gadījumā šo visu klausoties, jums ir radusies doma, ka intīmās injekcijas varētu būt jums piemērotas, droši nāciet uz estētiku klīniku, palīdzēšu, izstāstīšu, izrunāsim, izlemsim kopā un atgūstiet pārliecību par sevi.